Mēs esam diezgan droši, ka tas nav zelts, ka tas ir tīrākais viltojums. Mums tur klients sēž, kurš atnesa šo stienīti. Skatāmies, kas tur ir. Fokusējamies uz zelta stienīša viduci. Un ko mēs redzam? Kaut kas tur ir apzeltīts. Pavisam nedaudz 10% ir sudrabs, un vispārējais ir varš, nedaudz cinks. Skaists ir, īsts nav. Cilvēks, kurš šobrīd sēž pie kasēm, diezgan pārliecinoši stāsta, ka šīs zelta stienis ir iegādāts Latvijā no rokām. Pārbaudīt, vai zelts ir īsts, tad pampiem, noskanējot šeit QR kodu, nākat vidē, kur būs jāskanē pats stienītis, un tad katram stienim, kā izrādās, ir absolūti unikāla virsma, un tad veriskan nosaka, vai šīs stienis ir īsts. Tad skatīsimies, kas ir šim stienim, skanējam no sākuma QR kodu. Un rāda, ka QR kods vispār nav derīgs. Vai no kameras nonāk tie QR kodā, tad šeit arī pump vietne diezgan labi nolasās, bet QR kodam nav tādas funkcionalitātes. Šis QR kods ir paredzēts tikai veriskan aplikācijai. Salīdzināsim viltojumu un īsto. Šīs ir mums īstais, oriģināls. Re, kur redzēt, te ir transportēšanas plēvīte vēl virsū. Tā tam jābūt. Nu, tad skaties, es teiktu, ka attēls ir pat ļoti labs. Jā, viņš varbūt tās līnijas nav tik dziļas kā īstajam, bet ja jums nav otra stieņa klāt, slikts izpildījums noteikti nav. Un arī pašam iepakojumam sudraba līnijas ir ļoti līdzīgas, jā, nedaudz atšķiras krāsa. Fonts ir identisks. Skatāmies otro pusi. Un nu jau šeit es redzu starpību, cik apaļa ir 0 šeit, un šeit ir 0 tāda izstiepta vairāk. Sērijas numurs ir citā vietā. Un viņš tāds nedaudz miglaināks par autentisko. Un tagad pavērtēsim biezumu. Augšā ir viltojums, lejā ir īsts zelts. Tas ir diezgan labs, uzskatāms un pārliecinošs video, lai tomēr nonāktu pie secinājuma, ka zelta iegāde no rokām var būt ļoti bīstama.